Ir 2 vārdi, kas bloķē tavu izaugsmi. Tie ir tikai 2 mazi vārdiņi, kurus pasakot, tu aiztaisi durvis uz savu izaugsmi. Un šie vārdi ir es zinu. Es šito jau zinu. Pie manis, piemēram, griezās sieviete pagājušajā nedēļā uz konsultāciju, un viņa stāsta. Viņai ir tādas problēmas ar tēvu, tādas problēmas ar māti, un viņa jau šo zina. Un saka, es jau šo zinu, es esmu bijusi pie vairākiem speciālistiem, man ir jāizstrādā par aizvainojums un tam līdzīgi. Tajā brīdī, kad tu pasaki šos 2 vārdus, es zinu, tu aizver durvis ciet tur. Un ja tu aizver durvis ciet, tas nozīmē, ka tu tur negribi skatīties. Un vēl vairāk, ja tu tur negribi skatīties, tas nozīmē, ka tur kaut kas slēpjas. Tā es nesni uzmanīgs vai uzmanīga. Ja tev gribas teikt kaut kur, es šito zinu un aizver tās durtiņas ciet. Atceries to, ka katru reizi, kad tu to izdari, tu aizver durvis tieši savai izaugsmai. Jo kā gan tu vari zināt, ko tava zemapziņa slēpj? Tas taču ir baigais kosmos. Tu ar apziņu nekad mūžā nevar iedomāties, kādos līmeņos zemapziņā viss slēpjas. Un lietas, kuras tu pat nevar iedomāties, kuras tu nevar nemaz apzināties, tas ir vesels kosmos. Nesaki tam kosmosam, es zinu, netaisi tās durvis ciet. Tieši tur ir tava izaugsme. Tieši tur tev ir jāiet.